Mērkurs klausītājs un klausītāji. Kā katru ceturtdienas novakar šajā laikā mēs sākam tiešā ētera raidījumu Zidravots. Un šajā raidījumā šodien mēs te esam ieradušies tādā kuplā pulkā. Un pa vidu mums sēž jauka dāma Ingrīda, kur mūsu klausītāji jau ir iemīlējuši. Un viņas jaukās balss dēļ, un blakus viņai sēž Daris, kuru balss mēs arī pazīstam. Un otrā pusē Ingrīdai sēž Jānis, kurš arī mūsu raidījumos te ir daudz piedalījies. Bet pirmo reizi pie mums piedalās Aldis Ķeviņš. Ja? Aldi, es tev būtībā tikai drusciņi pazīstams. Ja? Vienu vakaru mēs redzējāmies. Un zini, Dievs iedeva man rokās to grāmatu par Latvijas dziedniekiem, kur ir tāda bilde, kur tu esi stipri jauns, un kur tur ir viens tāds garš dzejols par Latviju. Tas ir tā vējais? Jā, tas ir mans privātais dzejols, to es atļaujos uzrakstīt. Jā. Nu, tad man tāds, priekšstats caur citiem cilvēkiem, ja. Kaut gan, zin kā, vislabākais jau ir, ka, tā sakot, tieši mēs iepazīstamies. Un mēs tajā reizē runājam, ka šodien tiekoties ar mūsu mīļajiem Radio Mērkurs klausītājiem un klausītājiem, tu gribētu parunāt par nacionālo pašapziņas tādu veidošanos vai, attīstīšanu, jā, varētu teikt. Jo, principā, jau mūsu raidījumi ir tendēti mērķēt uz to, lai mūsu Latvijas cilvēki apzināties, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam un uz kurien mēs ejam. Aldis ir ne tikai tāds dzejoļa rakstītājs, bet viņš ir cilvēku dziedinātājs un gaišreģis. Tāpēc es domāju, tavs skatījums šajā jautājumā būtu ļoti, ļoti interesants. Un otrs, šī trijotne, kas ir bez tevis, jau ir attainojusi piecus latviešu svētkus. Un šodien mēs esam nonākuši pie rudens saulgriežiem, pie apjumībām. Un par to tad mēs drusciņu vēlāk, jā. Jo, sveiks, Aldi, vēlreiz, jā. Jā, prieks iepazīties, jā. Jā, tādi mēs jau kompānijā esam, jā. Es esmu vēl Garīgā kultūras centra Baltais sapis Latvijas lauku rajona vadītājs, un no 94. gada līdz 2011. gadam esmu vadījis dažādas grupas visā Latvijas teritorijā, lai cilvēki atjaunot savu nacionālo pašapziņu, saimnieku apziņu un beigās justos, ka mēs esam fantastiskā zemē dzīvojam, ka mēs vienkārši dzīvojam skaistā, brīnišķīgā un stiprā zemē. Pat dzejo runājot. Tad jau laikam jāsāk. Jā, ar to dzejo. Jā, Latvijai, veltījums Latvijai. Bet dzejos tapa interesantā veidā. Jā. Es sēdēju pie Zilā kalna Martiņas, pie galda. Viņa vienā pusē salikusi rokas kaut ko skaitīja, un otrā pusē rakstīja dzejoli. Dzejos netika pārrakstīts, viņš vienkārši netika, es vienkārši rakstīju. Kādreiz es pievērsu uzmanību humoru gabaliem. Jā. Tas bija ļoti senos laikos, kaut kad. Tagad bišķi es atsācis atkal. Tā, Latvija. Šī mana dzimtā Latvijas sēta, kuras Sirmais Ilzovs varenībā zaro. Te pirmā tēva raža tapa vākta, te katrā sijā senču dvēsmas garo. Kad cepta rudzu maizi smaržo svētvakaros un tikko slauktās govis kūtī klusi īd. Ar maigu glāstu es pie mātes skaros, tad viņas mūža devums lēni garām slīd. Bet rudens rītos, līdz ar pirmiem saules stariem, kas dāsnu atspogulēja trežu buru liepā, tā gribas lidot līdzi gāju putnu bariem un valgo zemi ietēps sidra braks sakšā. Vārds Latvija ir manai zemē dots, to saulē pacelt Latju pienākums. Par tēvu zemi celties, lai ir gods, lai ticība un darba slava mums. Jā, paldies, Aldi. Šie vārdi ir spēcīgi vārdi, tāpēc, ka viņi ir rakstīti vienā paņēmienā, rakstīti no sirds, un Dievs droši vien vadīja tavu roku, kā gan savādāk, un tu te pieminēji Zilā kalna Marta, tai grāmatā es izlasīju, ka tu 7 gadus esi pie viņas bijis, ja? Jā. Varbūt dažas vārdas par to, kā saka, tas tāds
biogrāfijas varbūt. Biogrāfijas pavērsieni ir interesanti. Es Jā. varētu teikt, ka šī dzīvē nekas nejauši nenotiek, un tu man katru reizi izprovocēji. Tāpat kā man vienā uzstāšanās reizē izprovocēji. Jā. Nu, tās ir tās lietas, par kurām parasti nerunā. Nu, ko es tur runāšu? Mēs bijām draugi. Ir cilvēki, kas uzskata, ka es esmu bijis skolnieks. Viņai vispār skolnieki nebija. Nu, viņi man iemācīja dažas lietas, jo viņai vajadzēja, lai arī viņas labāk kāds mazliet padarbojās. Un tad vakaros, kad viņa bija beigusi darbu, tad viņai bija tāda, nu, var teikt, palīdzi verbeitāna. Un tā gāja pie kājām, kā masieris. Un man viņa teica, ka man ir jāpadarbojas ar viņas galvu, lai galva būtu brīva. Un tad vienkārši iemācīja skatīties caur pirkstiem un iedziļināties tajās sasprindzinātās, nu, teiksim, situācijās vai problēmās. Nu, skatīties, nu, kas tad tas ir? Nu, skatīties caur pirkstiem. Nu mazlietiņ, varbūt, es nezinu, kā viņa teica, kad es viņai kādreiz prasīju, kad, nu, Martiņ, kā lai apgūst to, ko tu tur dari? Jā. Viņa teica, nu, tas nav tik vienkārši. Viņa teica, nu, iznes bluķīt ārā. Viņa sēdēja pagalmā, es iznesu bluķīt, viņa saka, dod cirvi, ne, viņa saka, ņem cirvi un cēt pušu pa to līniju, vispirms, kur es te uzrādīšu. Bet vispirms viņa pirksts izīmēju smiltīs šķiedru. Jā. Nu, es tā mēģināju notrāpīt, viņa teica, dod man pašai cirvi, tu netrāpīsi, kur vajag. Jā. Viņa pārcir to bluķīti, nolika abas puses zemē, un šķiedra sakrita ar to, kas bija zemē. Jā. Ja? Nu, viņa teica, vispirms tev ir jāredz un jāsajūt cilvēks ar rokām, ar krūtīm, ar kāju pēdām, ar matiem, ar muguru, ar atvērtām acīm, tad ar aizvērtām acīm. Un tas vēl nebūs nekas. Tev ir jābūt stiprai ticībai. Bet, kad tev būs arī stipra ticība, arī tad tas nebūs nekas. Tev jāuzticās. Es esmu cilvēkiem kādreiz prasījis, nu, tas, kas slimo. Nu, kā tu vari slimot, ja tu tici? Nu, es skaitu lūkšanu, eju baznīcā, es saku, tās ir muļķības. Tas nekas tas nav. Nu, tā nav ticība. Nu, kas tad? Es saku, nu, uzticies. Es tā neesmu mācīts. Saprot, ja tu neusticies, taču tam nav nekāda jēga. Man nesen bija kāda ticīgā, ļoti ticīga, tāda kristības, var teikt, stingrā. Jā. Zvanu, nu, viņai slikti ar veselību. Es saku, tu taču netic Dievam. Nu, kā netic? Skait lūkšanu, skait tēvreiz. Es saku, kas tā šī muļķošanās? Ko tu tur blēdies? Jā. Uzticies. Un, ja būs lēmts tev aiziet pie tēviem, tad tu aizies, bet uzticies. Nu, es tā nemāku palīdz. Es tagad zini ko? Tu esi šarlatāns. Kas tu paticīgo? Jā. Es atsakos tev palīdzēt. Atdodies, uzticies. Un paļaujies, bez zālēm, bez bailēm, ka tagad būs beigas un kaut kas notiks. Brālīt baltais, es pēc pāris dienām viņai piezvanu, es saku, nu kā ir? Zini ko, grūti bija, uzticējos, bet beigās palika vesela. Jā. Saprot? Es saku, nu tev vairāk palīdzības nav vajadzīgs. Viņa saka, nē, tagad es pati zinu, kā tik galā. Nu redz, tā ir. Pa Martiņu. Tu gribēji dzirdēt, jā? Nu, tā drusiņ. Nav mazlietiņ. Saprot, tā nejaušības jau nekur nenotiek. Un kādreiz es biju, nu, tā kā jau visi cilvēki, var teikt. Pat sākās ar to, kad es aizgāju uz Vecbēdu biškopības tehnikumu mācīties par draunieku. Un tā kā es esmu leģionāra dēls, neesmu arī tur ar partijas lietām saistīts, mēs bijām 2 gabali tādi kursā, tad mums sūtīja vienmēr strādāt vissliktākos darbus. Un tas bija tāds ritīgi augsts laiks, un ir jaunām kopītnēm jārok toaletes. Spartaks staigā augšā, mēs ap 2 rokām lielu dziļu bedru toaletē. Nu, parasti saka, Havajas vietā, Havajas podā zelta spīd. Tas tāds teiciens. Nu, redz, un tur tās liels akmens, un es to akmeni jāatbo laukā, un tikmēr kustini, kamēr izvaļās stāšu kārbiņu, un iekšā bija cara, un tur, nu, cara naudas bija, tad bija, es atceros, zelta gredzens ar milzīgu smaragdu aci neslīpēto. Rubīni, kaklarot un vispār visādi labumu. Nu, bet es jau tāds godīgs zēns un atdevu visu, var teikt, kolhozam, vispirms partorgam, tas aizstiep kopā ar viņa aiznesām uz kolhoz kantoru un tā. Par šito te joku diezgan daudz man nolamāja, bet valsts piešķīra 400 rubuļus. Mamma pielika vēl 20 klāt un nopirku Kaurovets, teiksim, zaķi. Izslīpēja galvu.
uztaisīja pa pirmo, nokrāsoja sarkanbalts sarkanās krāsās ar ozola lapām. Man bija pa pirmo, man bija dugas notīts, viss bija vienās Latvijas karogos. Tajā laikā par to varēja dabūt ne to, ko gribēja. Nu, arī ķiver un vispārējais. Nu, tā es te darbojos un atrados tur sakarā to, kad es biju tās godīgākais, ka beidz tehnikumu, tad man atstāja Latvijas biškopības izmēģinājuma stacijā pa draudnieku. Jo, nu, es varbūt nebiju labākais, bet es biju godīgākais. Varēju uzticēties. Nu, bet pēc kāda gada, pāris gadiem nostrādāšanas aizgāju uz Rauni, jo tur, 2. oktobrī, kolhozā strādāja mana māsīca par vetārstu, un viņai bija liels dzīvoklis iedots, labākais visā kolhoz mājā. Un saprotu, un vienā brīdī viņa precās iet prom, viņa saka, nāc pie manis. Es tev ierakstīšu to dzīvokli uz tevi, un neviens gājās pakā nedziedās. Nu, es arī to izdarīju, un saprotu, kolhozā visi noskaidšies. Tu neesi partijas, tu neesi nekas, tu esi sākumā draudnieks. Arī nākamais bija tā, kad man atnāca bišu mācis, es viņu beigšu, no kaut kādas ārā no Krievijas. Un es braucu milzīgi lielā, tāda bija lietas nolīs, un braucu uz bišu draugu, tās mātes mainīt, un saproties, un brauc ārā pirmais partijas sekretārs, pirmais kolhozas brigadiers no Sāna ceļa, un es pat taisno viņam iekšā degunā ar visu motociklu. Nu, un tad tur sākās visādas problēmas, un es cīnījos par taisnību, kā saka, nokļuvu tur, kur nevajadzēja. No manis gribēja šit dažs labs tikt vaļā, bet beigās, kad vairs nevarēja paiet, un bija tā, ka pēc pie pēc nevarēja pielikt, sāpes bija diezgan stipras, tad tēvs teica, nu, ka nekas vairs nelīdz, tad brauksim pie Martiņas. Jo Martiņa bija mana tēva māca, pārgājas māsīca, radojas kāzās un bērēs. Nu, tad, kā es varēju zināt, kad Martiņai kaut kādā vīzijā, vienā pilskalnā, bija parādījies sudraba jātnieks sudraba zirgā Augstros pilskalnā. Un Martiņa bija prasījis par savu nākamo dzīves draugu, un tas teica, ka atnāk ziemas naktī ar 3 baltām rozēm. Nu, bet saprot, man ir viens medus rāmīts mājās, Valmierā ir kiosks, brauc ar taksometru, jo paiet nevar, un tur ir 3 balts rozes. Ne, tur bija arī sarkanās, bet sarkanās man krīt uz nerviem laika gaitā. Tāpat kā Martiņai. Nu, tā es nokļuvu pie Martiņas. Nu, ko es varu darīt? Un tā tas es, protams, viņai iedevu kurvīt pēc tam. Jā, pēc 7 gadus tu tur kopā sabija. Biju, jā. Viņa man tāpat jau bija visādi brīnumi notika tajā laikā un bija saistīts ļoti cieši ar viņu, jā. Arī vairāk nekā parasti. Normāli mēģinām draugi. Jā. Labi, mēs skaidrs, tas būs kāds cits radījums, kurā mēs parunāsim gan par tavu dzīvi, gan par dažādiem dzīves pavērsieniem cilvēku dzīvē vispār. Un šodien tu apsolīji par nacionālo pašapziņu un nacionālās pašapziņas veidošanos, jo tu tur ilgus gadus darbojies tajā virzienā. Tavi vērojumi par to, kas ir bijis šajos te vairāk nekā 20 gados, kad mainījās iekārta, it kā, bet, un par to, kā tev izskatās šī situācija apkārt šodien, un ko tu redzi tuvākā un tālākā Latvijas nākotnē. Sākšu ar to, ko es redzu. Man ir vīzija, vīzijas ir sīkums, tas ir dzīves sīkums, bet man ir pareģojumi. Un pareģojumi man nāk no tiešām stipriem cilvēkiem. Un viens ir pareģojums no tāda, par kuru Himalajos teica, kad šī sieviete bija svētā priekš Latvijas. Tā nebija Martiņa, tā bija kaut cits cilvēks, dzīve brīnuma pilni ir. Un redziet, man ir pašam bijuši vīzijas, un es zinu, ka Latvija būs ritīgi, viņa atnāks atpakaļ. Tas, kas ir tagad, ar to ir jārēķinājas, bet es ticu, ka Latvija pastāvēs. Es ticu, ka Latvijā būs, var teikt, Dievs steigās pa zemes virsmu. Es vienkārši to zinu. No kādas vīzijas es varu pateikt, bet reāls, jo kādreiz es gāju ārpus ķermeņa, tagad varbūt teikt ļoti neieļu, jo nav jau vajadzības vazāties pa astrālo pasauli. Bet kādreiz to es darīju, tas bija pēc Martiņas uzreiz un Martiņas laikā. Un bija viena tāda vīzija, kad es redzēju, ka būs tumšs laiks,
ļoti tumšs laiks būs. Gaiss vibrēja, tāds elektrizēts, bija ļoti liela saspringtība, ļoti liels naids, konflikts situācijas visā pasaulē, arī Latvijā. Un tad vienā brīdī žilbnoši balta gaisma, maziņš punktiņš iedegās Latvijas vidienē, žilbnoši balts punktiņš iedegās Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Latgalē, tad šie punktiņi tapa ļoti daudz, viņi pārtapa lāpās, žilbnoši baltās, nevis tādās dienas gaismas, bet žilbnoši. Latvijā iestājās tāda kā krēsla sākās, tas tums aizgāja, zeme palika zaļa, pavisam sulīgi zaļa kā pēc lietus, un no Krievijas puses šaurākajā vietā uz Rīgas līci lēni pārslīdēja balts tēls, izplatīdams baltu gaismu ap sevi, tā kā vecs cilvēks pārslīdētu. Jā, un tad skanēja vārdi, ka Dievs staigās pa Latvijas zemi, pāriet pie priekš manis. To tu redzēji astrālajā plāksnē? Jā, astrālajā plāksnē, pilnīgi reāli. Jā. Jā, tā ir realitāte. Latvija ir svēta zeme, visa zeme sastāv no svētvietām. Bet ir pati Latvija, tas ir, te var būt jebkura cita zeme. Nav svarīgi, kura, bet ir tā, tā ir radies, kad sakarā ar Pokaiņu svētvietu, kas ir viena no visspēcīgākajām visā pasaulē, un tādas svētvietas ir pavisam 9, milzīgi spēcīgi planetārie centri, kas atrodas uz visu planetārā reža, ir tikai 9, un Latvija, teiksim, tas sakrā Pokaiņiem, Latvija ir viena no tiem. Un tad ir tikai pārējās, teiksim, punktus planētas. Un saprotiet, un šie cilvēki, kuri dzīvo šajā vietā, viņiem jābūt ir baltām, gaišām domām, ir aizliegts plēsties, konfliktēt, turēt naidu, necenīt savu tēvu zemi. Tas ir vissliktākais, kas vispār var būt. Jo viss tas, kas iet izplatījumā, nāk atpakaļ, un mēs atrodamies spēcīgā zemē, mēs atrodamies svētvietā, un no svētvietas izplatot negatīvas domas, naidu, konflikts, un viss, kas seko visam tam pāri, tas viss nāk atpakaļ, un ne tikai uz šo zemi, bet arī uz pārējām zemes vietām. Ir ļoti svarīgi, lai katrs cilvēks sajustu Latviju kā savu tēvzemi, kā kaut ko īpašu, kā māte Latviju zem savām kājām. Ziniet, kas ir velns? Es jums pateikšu. Ļoti vienkārši prāts. Vēl mūsu cilvēks man ir tāds uzskats, un es arī to zinu, ka tas, ko sauc par Dievu, ir 2 civilizācijas. Viena ir radījusi 6 enerģētiskos ķermeņus, dievišķos ķermeņus ar visām tām dievišķajām spējām, iespējām un dāvanām. Un tad ir vēl 7. fiziskais ķermenis, ko ir radījusi tā otra civilizācija. Viņi jau nav sliktāki par to gaismu, jo redz, ja tu nezināsi, kas ir slikts, tu nezināsi, kas ir gaišs un kas ir labs, un ka tu zināsi tikai, kas ir labs, tu nezināsi, kas ir slikts, nebūs jēga izaugsmēji. Bet šī civilizācija radīja prātu, un prāts ir kā durvis, dzelzs durvis, kas ir aizslēgtas uz dievišķām sfērām. Ja? Tātad tur nāk iekšā visas negācijas un vispārējais. Ir tāds teiciens, cilvēks domā, Dievs dara. Taču kāda jēga kreņķēties domāt par rītdienu? Kāda jēga pārdzīvot pa vakardienu? Šodien dzīvo labāk. Kāda jēga plēsties savā starpā? Nav jēgas, bet sajust šo zemi kā dzīvi, jo zeme ir dzīva. Zeme ir dzīva, koki ir dzīvi, vecie filozofi. Viss ir dzīvs, putni ir svēti. Man ir bijis tāda viena vīzija, kur man uzrautu tur augšā. Vīzija nebija, tā bija trešās kliniskās nāves laikam, tāda bija šī 4. Un tad tagad mazliet ieskats par to. Man prasīja tai pusē. Man neviens savu mutē man nevāstījā, vārdu sakot, nerunājās, bet es dzirdēju stingrā vīriešu balsī teiktus vārdus, kas atbalsojās manās krūtīs no aizmugures, no augšas kaut kur. Ko tu esi izdarījis laika, kas tev tika dāvināts priekš sevis? Saprot, ko tu gadi ir iedot, laiks ir iedots, un gadi jau tai pusē neeksistē, bet ko tu esi izdarījis laika, kas tev tika dāvināts priekš sevis? Mēs visi skrienam priekš citiem, priekš sevis, kad tu esi sajūtis laiku, kad tu esi sajūtis putnus, kad tu esi aizgājis uz jūru. Ko tu esi izdarījis priekš sevis? Varbūt mīlējis meiteni vai puisi, bet tā garšu, ne jau tā pliekani. Ja? Tā kā vecie latvieši un strelnieki, kad drastiskumu ar kaifu, visi trakākie visā pasaulē latvieši ir bijuši vienmēr. Un tagad tādi ļēngani neko nevar, tas ir muļķības, tas nevar saprot, jānāk apkārt, jādabū pa degunu. Redz tā. Un tur bija tā, kad
Un tad man bija jautājums nebija, un tad tika parādīts uz tumšu debesu fona, aveņas sārtiem burtiem parādījās lieli burti, aveņas sārti tika rakstīti, kaut kas tu viņus rakstīja. Vienīgais zemes cilvēku uzdevums ir būt priecīgam, apmierinātam, laimīgam un pateicīgam par to, ka viņš ir. Un pārējās lietas tiek iedotas. Nav jāraud, nav jāvaid. Atnāk cilvēks, spiediens gaisā. Es saku, par ko tu kreņķējies? Tu pa valdību. Es saku, taču liec to valdību mierā. Jā, bet tur tā un šitā. Es saku, klausies, pa lāstiem vēl bišķī mazliet ieķeršos. Es saku, klausies, ja tik ļoti labi tu proti to valdību darboties, nu tad šeit pa deputātu. Nē, nu ko ta nu esi? Es saku, nu, ka tad beidz kreņķēties un nečakrēs savu veselību. Saproti? Jo palāstiem bišķiņi. Ja tik ļoti labi varētu nolādēt, visu Latvijā ienīst valdību, un nekā nevar izdarīt, šie dzīvo. Saprot, bet latvieši ir pieraduši meklēt vainīgo. Tas ir vainīgs, sievas māte, vīrmāte, pareizi vēlmāte saucamās, ja? Tad vēl kaut kas un vēl. Nu, dritu vai kociņu, nu sāc ar sevi. Sajūt zem kājām zemi, redz Latviju ekonomiski stabilu valsts, radotiem parādiem, jūties kā saimnieks. Man ir cilvēks, viņš saka, man nav ko ēst. Es saku, kā tev nav ko ēst, tev zemi ir? Nu, tāds gabaliņš jau ir. Es saku, ko tu nevari tur iesēt kaut ko? Nu, es jau nezinu, ko sēt. Es saku, nu, iestādi ķiploku, saprot, pārdos būs nauda. Nu, jā, bet tur darbs jāpieliet. Es saku, nu, dritu vai nazīt. Es savā laikā man nebija ko darīt. Man bija zemes gabaliņš, es ieliku sīpols. Jā. Aizauga nezālēm, neravēju. Man nebija laika, agronomi visu man lamāja. Ar ūdenī tā, kad šie novāc ražu. Viņam nekas, bet man sīpoli pilni ķekari. Virza, uztver mitrumu un taisa ražu. Jā. Un man atkal labi. Nevajag jau tik daudz pārpūlēties. Viegli iemācīties dzīvot. Viegli. Ar vieglumu, ar prieku, ar pozitivitāti. Gribu atjaunoties. Esi lustīgs. Negribu, nu tad esi sakrunkojies un beigās aizies pie tēviem. Tā. Nu jā, tās ir tās dzīves atziņas, ko tu tagad teici. Mēs arī savos redījumos cenšamies runāt par to, ka tev katru rīt jāpieiet pie spoguļu un jāpajautā tam tur pretī, ko tu esi darījis savā labā, ko tu esi darījis savas ģimenes labā, savas ielas labā, savas mājas labā, savas pilsētas labā, savu ciematu labā, savas valsts labā. Nu, jā, ir jau tie pesimisti, kas saka, ka mums valsts nav. Valsts ir mūsu galvā. Valsts ir mūsu galvā, mūsos pašos. Drit vai kocī, mēs esam personības. Viss ir tevi svētie. Mēs dzīvojam svētā zemē. Pārtraukt vaidēt, pārtraukt gausties, pārtraukt. Jā, ar to arī ir jāsāk. Un mēs esam nonākuši pie tā, ka tagad ir tas jaukais laiks, kā saka, cāļas skaita rudenī. Tagad ir ražas laiks. Un nu jau ir apjomības, un Jānis ir tāds liels svētku zinātājs, un mūsu tajos raidījumos daudz runājis un stāstījis. Parasti Ramāns ir šodien vienā citā pasākumā, un viņš nevar, un es arī šodien Grīna grāmatā ieskatījos, jā, par latviešu godiem vēlreiz, bet, nu, jāsaka, tur varbūt drusciņi kaut kas varbūt ir saputrots un tā. Un Jāni saka, tu skaidri un gaiši, īsi un kodolīgi, jā, par apjomībām. Kas tagad galā tās apjomības īsti ir? Čūskiņas jau guļ. Jā, nu. Ir labi iet pa savu zemi, pa savu lauku, pa savu vagu. Un vasarā, kad lēns vējiņš nes pāri laukam zilganu migliņu, zied rudzi. Un tu jūti, tā ir tava dzimtene. Un tad, kad rudzi ir noziedējuši, tad, kad ziedi ir pārvērtušies sēklās, ogās, un saulīte no Jāņiem noripojusi cauri Māras dienai, līdz tam brīdim, kad jau pusceļš ir veikts, un nakts sāk kļūt garāk par dienu, tad ir ražas laiks. Un to arī saka, kā man draugi rāda, mēs visi cielaviņi. Mūsu tautiskais putns aiz loga arī ar mums runājās. Drīz viņi lidos pie Fellahiem, bet tas būs pavisam drīz oktobra sākumā uz Nīlas upes ieleju Ēģiptē, Sudānā pavadīs ziemu.
tas būs viņas apjomība laiks. Jā. Bet mēs visi dzīvie dabā gatavojās nākošam gadam. Gatavojās, lai to sagaidītu. Mēs ziemeļnieki no dienvidu puses skatoties. Kad es biju starptautiskā konferencē Dienvidu Amerikā un parādīja, kur ir Latvija, iestāstīja, un tad man satiekot, Latvija, augsts ziemeļnieki. Bet ziemeļnieki atkal saka, mēs dzīvojam siltā vietā. Mēs gatavojamies pavasarim. Gatavojamies ar pilniem pagrabiem, ar savu ziemeļnieku darbīgumu, centīgumu. Un latviešu gudrība, latviešu darbīgums ne tikai senatnē, to parādīja mūsu karavīri, un nevelti tā bija ļoti gudra lieta, ko vajadzētu arī šodien pasaulē. Kurzemes hercogisti nelielu zemi, nelielu valstisku veidojumu saglabāja tikai aiz viena galvenā iemesla dēļ, ka tā bija bagāta zeme, ka tur bija strādīgi gudri cilvēki, un viņa Eiropu apgādāja gan ar uzturu, gan ar izejvielām. Un lūk, šis strādīgums, Vils Vītols, neapšaubām mūsu tautām viens no zinošiem, un ar savu turīgumu viņš palīdz ļoti daudziem, un viņš ar visu atbildību saka, ka latviešu zemnieks, salīdzinot ar austriešu un vācu zemniekiem, kurus viņš labi iepazins, ir aristokrāti. Un tas ir mūsu mantojums. Un mēs arī šo laiku apjomības, apļāvības, kad visai labībai, visam, kas ir sēts ar Dievu palīgu, tas lielais sējējs, kas gāja līdz tam, kuram sēto bija rokā, kad viss ir izaudzis, to tagad novāc. Un tad tika radīts jumis. Jā, tas tēls, tas iemiesojums, kurš līdz nākošajam pavasarim saglabās to pašu darbīgumu un ražīgumu. Jumis kā ražīguma, kā ražas simbols. Un tās ir tās apļāvības, apjumības, šis laiks, bet tas sakrīt ar saulītes ritējumu, ar siltumu un vēsumu gaisā, neskatoties, ka vēl šodien un vēl turpmākās dienas arī būs diezgan silts, bet vēsums jau ir pietiekoši. Tāpēc es sāku ar to, čūskiņas jau guļ, ķirzaciņas jau guļ, bet tie paši putniņi, tāpat cielruņi te aiz loga, kur ar mums runājās, un mēs arī viņai pievērsam uzmanību. Un citi putniņi uzkrāja sevi enerģiju šajā laikā, jo laiks ir bagāts. Sēklas, augļi, arī kukaiņi vēl ir pieejami. Un tāds ir šis laiks dabā. Bet mani dziedošie draugi droši vien visu to izteiks vārsmās, jo agrāk mūsu senči un daudz vēl tagad pat ikdienā sarunājās dzejiskā valodā. Jā, vēl ir tāda lieta, ka mēs labi izjūtam visus 4 gadu laiks. Man liekas, ka tieši Latvijā tā kaut kā iznāk, vai ne, rudens saulgrieži, pavasars saulgrieži, ziemas saulstāvi, ziemas un vasaras saulstāvi, jā. Un es esmu runājis ar cilvēkiem, mūsu tautiešiem, kas tur pavadījuši ilgāks laiks, 10 gadus kaut kur svešumā, tagad aizklīduši. Viņi saka, viss jau man it kā tur patīk, bet tā vienmūlība visu laiku, jā. Visu laiku viena un tā pat ainava, jā. Saka, es atceros Latviju, jā. Rudens, krāsainais rudens, jā. Tad ir tāds melnums, jā. Tad ir atkal tas ir veļlaiks, un tad ir Ziemassvētku un ziema, un tad ir atkal pavasars, un tad ir atkal vasara, un tad ir atkal zaļš, un visu laiku tā iet uz riņķi, jā, un nekad neapnīk, jā. Bet es tā arī iedomājos, bet kā tas būtu, ja man tur būtu jādzīvot tādā vietā, jā, kur visu laiku man netur vienu un tāpat ainavu, jā, bet mums šeit visu laiku mainās, ne?
Un arī temperatūra ir dažāda. Un nav garlaicīgi, vai ne? Arī no tāda viedokļa. Vienmēr lustīgi krāt. jā. Nu, bet tad mēs tādu vienu lustīgu dziesmu tagad uzrauksim, ko, jā? Ingrīda un Dāris. Tad skan dziesmu par jumi. Jā. Kur jumīti glabājiesi tādu garu vasariņu, kur jumīti glabājiesi. Tīrumiņa galiņā izempelēkā akmentiņa, tīrumiņa galiņā. Nav saulīte uzlēkusi, meitiņlinu tīrumāji, nav saulīte uzlēkusi. Plūca lielas mazas saujas, jumi atrast gribēdama, plūca lielas mazas saujas. Visu dienu jumi dzinu, palieloju tīrumiņu, visu dienu jumi dzinu. Nu sadzinu, nu panācu tīrumiņa galiņāji, nu sadzinu, nu panācu. Jā, nu tā ir tāds skaists ievads šīm apjomībām. Un cik ilgi tad tās apjomības ilgst? 1 dienu, 2, 3? Saules punkts, tas, protams, ir viens, zemes kustība, un, ja mēs redzam to saules kustību, bet apjomība var būt. Latvija ir liela klimatā. Pat vesels mēnesis no Jūrmalas līdz Alūksnei, Vidzemes augstienei. Un līdz ar to gan sēšana, gan ražas ienākšanās un viņas novākšana ir atšķirīga. Bet vēlreiz saule un gaismas daudzums, kas ļoti svarīgs ir. Ļoti, un līdz ar to arī temperatūras, tas ir visai pastāvīgs lielums. Taču katrā novadā mazliet. Tāpēc apjomības ir tādas, ko mēs varam piedzīvot gan Kurzemē, pēc tam doties uz Vidzemi un vēl Alūksnē. Tā iziet līdzi, tāpat kā tas ir uzzied, kā pavasarī uzzied. 2 nedēļas vēlāk Alūksnē tie paši ziedi, kas Kurzemē, es pieminu Kurzemi, jo tas ir Dižjūras krasts, jā. Lūk, tā ir, bet viss ir saistīts ar šo laiku, ap to jumie laiku, ap rudens saulstāviem. Un tas ir ļoti skaists laiks, un sākās līdz ar to veļu laiks. Tā ir. Un sākās tas skaistais, gudrais mākslinieckais laiks, kad ēnas vakarā iestājās tumsa, pārdomu laiks, tas ir gudrs laiks. Īstais skolas laiks sāksies no Mārtiņiem, kad jau ganiņi un lauku ļaudis paliks mājās un stāsti. Tagad ir tā, bieži vien mājas viesībās, kādos godos, ja tur ir bērns vai kaķīts, tad lielākoties ap to notiek, un viņu murcā, un bērnu arī nelaiž savās pārdomās, un viņu baksta, un ar viņu sanāk. Arī man to ir stāstījuši man senči. Bērns klausījās, bērniņi noliec karotīti, dziesmas skan. Un es arī klausījos ar citiem bērniem. Es vēl aizskāru mazliet to laiku, kad vecie cilvēki stāstīja par astes zvaigznēm, stāstīja par kāviem, stāstīja par saviem ceļojumiem. Un mēs klausījāmies, mēs tiešām klausījāmies. Un tas bija tik aizraujoši. Un šis gudrais laiks sākās. Man šis rudens laiks, arī tad, kad nav sniega, man viņš ir māksliniecisks. Gudrs laiks, jo ēnas, vakars, noskaņa, tas ir tas,
pārdomu laiks. Cilvēks kļūst gudrāks, tad, kad klausās, kad domā, un arī, kad lasa grāmatas. Jā, tu runāji par to laiku, es atceros arī savu bērnību, jā. Ka, it kā bija ļoti tumšs un drūms laiks, un tomēr mājās kaut kādas svinības bija, tad vienmēr tika dziedātas latviešu dziesmas. Dziedāja, un nekāda aizlieguma tur neeksistē, un izrādījās tur no mūsu mājas, tur tālāk kaimiņos viens milicis dzīvoja, tas atnāca pie mums, un tas arī dziedāja tās latviešu dziesmas, jā. Un vispār tādās lupatās tur ievīstīja viņu laist darbā, tad, kad tas būs vajadzīgs. Tas saimnieks to nenodzīvoja, es nezinu, vai tā šauteni šodien ir sarūsējis vai nav, jā, bet es gribu teikt to, ka tas gars ar dziesmu ir svarīgs, tieši ar dziesmu. Un tāpēc atkal dziedam, ko? Jā, mums atkal viena dziesma, ko gāja dziedātiem uz lauku dziedāja. Drūvā heimu, drūvā teku, drūvā ceļu darināju. Drūvā heimu, drūvā teku, drūvā ceļu darināju. Visi mani drūvas ceļi, sudrabiņu vizijāja. Visi mani drūvas ceļi, sudrabiņu vizināja. Lietus līja saulītēji, trīs lasītes vienolīja. Lietus līja saulītēji, trīs lasītes vienolīja. Viena rūdzu, otra miežu, trešā zelta sudrabiņa. Viena rūdzu, otra miežu, trešā zelta sudrabiņa. Ajauziņa balts karīte, tev vajaga liela lauka. Ajauziņa balts karīte, tev vajaga liela lauka. Kur tu pati grozīsiesi, kur skariņa līgosiesi. Kur tu pati grozīsiesi, kur skariņa līgosiesi. Šim bija laime, tam bija laime. Ārājam ir liela laime, šim bija laime, tam bija laime, ārājam bija liela laime. Tam uzauga divas vārpas, viena salma galiņāji. Tam uzauga divas vārpas, viena salma galiņāji. Jā, skaisti ir mūsu tautas dvēseli, skaists ir mūsu dziesmas. Un tas ir viela, tā ir tiešām viela pārdomām. Un es domāju, ka mūs klausās arī ne tikai vecākas paudzes cilvēki, mūs klausās arī jaunieši. Mēs nezinām, cik daudz mūs klausās vispār radio vilnī. Mēs varam drīzāk zināt, cik mūs internetā klausās, un lai viņi nekad nebeidz skanēt. Un tieši tāpēc mēs esam šodien šeit kopā sanākuši. Es kādu vienu ļoti mums piederošu lietu. Par to šaujam rīku katram gadījumā. Kārlis Leiškalns neatkarības atjaunošanas sākumā, kad runājam par savu jauno valsti, ja tas bija barikāžu vēl noskaņu laiks, desen, viņš teica, es savu māju aizstāvēšu, no manām durvīm šaus. Un daudzi, tā kā tu pieminēji, daudzi ir gatavi bijuši sen, jau pirms 1000 gadu Latvijā lauksaimniecība, par ko mēs šodien runājam, 4000 gadus pastāv. Tas mazliet mainīja ainavu, darba raksturu un arī cilvēku dzīvi, piesaistīja noteiktai vietai, bet tas mums ir bijis saglabāt sevi, savu sētu un savu ģimeni. Gan ar zobenu, ar vāli, ar šķēpu, vēlāk ar šaujamrīku, bet arī ar garaspēku. Jā, un runājot par mūsu bērniem, pusauģiem, es domāju par to, ka svarīgi mums ir
viņiem audzināt gan fizisku spēku, garīgu spēku. Un es redzu, kaimiņos man ir dzīvo citas tautības cilvēki. Viņu bērni tiek mācīti spēcīgi izteiktā militārā garā. Un tāpēc es zinu, ka arī maniem bērniem ir tas pats jādara, ka viņiem ir jātrenē savu fiziskā attīstību, ka viņiem ir jālasa gudras grāmatas un ka viņiem ir jāmācās uzklausīt vecāku cilvēku, cienīt vecāks cilvēks. Un tas ir liels darbs, jo apkārtējā tā ietekme mums ir jābūt daudz spēcīgākiem par šo apkārtējo ietekmi. Un vispirms katram pašam sevī, protams. Man atkal dziesma, jā? Jā, dziesma par jumi. Jā. Ņem brālīti sirmu zirgu, apjai savu tīrumiņu. Ņem brālīti sirmu zirgu, apjai savu tīrumiņu. Lai jumīti tu saņemtu tīrumiņa galiņā. Lai jumīti tu saņemtu tīrumiņa galiņā. Jumīts nāca, vārpu kušķis rociņā. Jumīts nāca, vārpu kušķis rociņā. Vārpu kušķis rociņā, vaina dziņas galviņā. Vārpu kušķis rociņā, vaina dziņas galviņā. Ne piekdienu jumiņēmu, ne bez saules vakarā. Ne piekdienu jumiņēmu, ne bez saules vakarā. Otrdienu, ceturtdienu, kā saulīte launagā. Otrdienu, ceturtdienu, kā saulīte launagā. Jā. Es Aldi dzirdēju, tas ir lasītajā grāmatā par dziedniekiem un to aprakstu par tevi. Arī tavs atziņas tur bija. Un viena lieta man tā sevišķi aizķērās. Tas bija par godīgumu pret sevi un godīgumu pret Dievu. Ja? Jo arī man ir gadījies strādāt ar atkarīgiem, līdzatkarīgiem cilvēkiem, kuri ir sapinušies melos un kur dzīve ir sagājusi, kā saka, galīgi grīstē, un kur jāpalīdz viņam kaut kādā veidā sev sakārtot. Un tad, pirmais ir tas, kad es jautāju tam cilvēkam, saki pats sev atzīsties, vai tu esi vienmēr bijis pilnīgi godīgs pret sev, un vai nav bijis tā, ka tu melo sev un sāc ticēt saviem meliem, ja? Aldi, tu daudz darbojoties ar cilvēkiem, tas laikam tev arī viens no pirmajiem jautājumiem, ja? Tie, kas nāk pēc palīdzības, ne? Nē, es tik šķīsts vēl neesmu, bet... Nē. Bet, redz, nevar jau neko solīt. Redz, ja es šonakt solīšu, ka es gulēšu svēt, un ja es būšu sēdies kaut kādu, cūciņu un kaut ko tam līdzīgi, tad naktī būs ziepes, un man teiks, tu esi blēdījies, vai ne? Tā, bet tas tā. Ko es gribēju? Foršu meditāciju visiem tiem, kas klausās. Meditācija vai relaksācija vai tas moments, kad mēs vienkārši ieraugam Latviju, ekonomiski stabilu valsti. Vienkārši ieraugam. Un, protams, mūs pavadīs fantastiskie dziedātāji, mūsu brīnišķīgais pāris. Viņi, protams, arī vadīs visu to procesu, mēs klausīsimies. Bet es jums lūdzu visiem aizvērt actiņas, sajust zem kājām, zemi, pamatnes sajūtu, nav jau plikām kājām jāstāv, pamatnes sajūtu, jo cilvēks nav spējīgs vienlaicīgi domāt un sajust savu novadu, sajust savu māju, sajust sevi šajā vidē, ko sauc par savu tēvu zemi, vienkārši sajust, ieklausīties sajūtās, izlīdzināties ar saviem mīļajiem. Ja kāds kādam ir, uzkāps uz kreisās pakaļkājas, teiktu, klausies, zin ko, es nebiju varbūt tādā gradācijā. Izlīdzināties, būt harmonijā, sajust zemi ar lielu mīlestību, mūsu Latvijas zemi.
savu māju, savu sētu, savu novadu. Nu tad, uz priekšu, ar lustīgām sajūtām. Mums dziedātāji? Nu, jā. Neba maize pati nāca, neba maize pati nāca, bagātāji vietiņā, bagātāji vietiņā. Nav saulīte uzlēkusi, nav saulīte uzlēkusi, jau sirmīši nosviduši. Jau sirmīši nosviduši. Saulīt balta tu redzēji, saulīt balta tu redzēji, cik es grūti pelnījos, cik es grūti pelnījos. Nokulusi samalusi, nokulusi samalusi, steidzos drīzi druviņā, steidzos drīzi druviņā. Kam tie mieži līdumāji, kam tie mieži līdumāji, dzelteniem vīzuļiem, dzelteniem vīzuļiem. Tādēļ tiem iezīši, tādēļ tiem iezīši, kas neguļa dienas vīd, kas neguļa dienas vīd. Kuru dziesmu nodziedāju, tam darbiņu padarīju, un pēc darbiņa atkal dziesma. Un mēs ieklausījāmies šajā dziesmā. Šeit ir tas latviskais jaukums, izjūta un mīlestība, un arī prieks. Un nesen mūsu zemi apciemoja Nobelprēmijas laureāts Dalai Lama. Es viņu klausījos, mēs sarokojāmies arī, un viņš to pašu teica, ko mēs šeit, ko Aldis, ko mēs šeit izjutām, ka visu ar prieku. Man dažos vārdos to pateikt. Un Pēters Birkerts uzrakstīja grāmatu kā reiz ar 300 lapas pusēm, kas ir laime. Un vienā teikumā beigās viņš apkopoja. Laimīgs ir tas, nevis kuram daudz, bet kuram pietiek. Jā, esam dzirdējis arī tādu skarbāku vērtējumu par to, kuram pietiek, jā, visa, ka tas cilvēks ir varens, jā. Ka varens ir tas, kuram ir vairāk nekā viņam vajag. Nu, un tu teici, cilvēks ir laimīgs tad, ja viņam pietām, jā. Un jāatrod tas katram pašam priekš sevis. Un katrs pats ir meklētājs, un katrs pats ir atradējs. Mēs gribētu varbūt tiešām nodziedāt šo Dievs dod mūsu tēvu zemē spēcīgo dziesmu. Jā. Dievs dod mūsu tēvu zemē, Dievs dod mūsu tēvu zemē, ziedu laikus piedzīvoti, ziedu laikus piedzīvoti. Ziedu laikus piedzīvoti, ziedu laikus piedzīvoti, saules mūžu nodzīvoti, saules mūžu nodzīvoti. Dievs dod Dieva turētājiem, Dievs dod Dieva turētājiem, nodie viņa labredzēti. Nodie viņa labredzēti, nodie viņa labredzēti, nodie viņa labredzēti, no laimiņas lieglu mūžu, no laimiņas lablu mūžu. Dievs dod manim kalnā kāpti, Dievs dod manim kalnā kāpti, ne no kalna lejiņāji, ne no kalna lejiņāji.
Dievs dod manim otram doti, Dievs dod manim otram doti, ne no otra mīļi lūgti, ne no otra mīļi lūgti. Jā, šī skaistā dziesma nāk tādā laikā, mūsu raidījums notiek ceturtdienā pašlaik, kad mēs runājam, bet raidījuma atkārtojums ir svētdien, 15:30, un šī svētdien ir Baltu vienotības diena, kurā, laikam, arī mēs visi piedalīsimies. Es tā jūtu, ja? Jā, tā ir Baltu ieroču brālība. Un mēs bijām tie, arī šie klātesošie, un es kā organizators, ka mēs neatkarību atjaunojot pirmo reizi sarīkojām atkal Baltu vienības dienu. Tas notika pie brīvības pieminekļa, un prieks, ka tā tagad ir izpletusies, ka lietuvieši pie mums brauc, kā tas bija pirms pāris gadiem, un mēs atkal pie lietuviešiem, un tā ir Baltu kopā turēšanās un pašapziņas uzturēšana, Baltu vienība, jo mēs, lietuvieši, latvieši, jā, man kādreiz vienā starptautiskā sajietā pienāca klāt viens Baltkrievu puisis un lepni teica, es esmu Jatvings. Jā. Jā, un ir arī tādi tautieši un tie, kuriem ir latviskās saknes, kur lepojās ar prūšu, priekštečiem vai galindiem. Nu, tie tagad ap Piebalgu tur dzīvo, tāpēc viņi tur tā it kā tie ir tie pēcteči, ja, Piebalgas apkaimē. Tā esmu dzirdējis. Jā. No prūšiem. Jā, mēs Balti. Un Baltu vienības dienu mēs tiešām ar dziesmām, ar atmiņām, ar ziņojumiem, ar vēstījumiem arī sagaidām šeit un pavadam Latvijā un arī Lietuvā. Jā, nu, mūsu mīļajām klausītājiem un klausītājiem tātad priekšstats arī par šīm lietām. Mūsu rīcībā vēl atlikušas ir 5 minūtes, tātad vēl laikam būs kāda dziesma mums, un arī Aldis vēl varētu kādus vārdus sacīt. Uz tādu spēcīgu punktu pielikt, jā, visai šai lietai, un ar dziesmu tad mēs arī beigsim, jā. Aldi, lūdzu. Nu tad jau, ko tad nu vairāk? Ar vārdiem, Latvietis esmu, Latvietis būšu, Latvietis mūžam palikšu. Jā. Drīz vai jādomā, ka jādzied šo dziesmu. Protams, ko tad nu vairāk? Latvijas himnu. Nu, jā. Šekurlīgo priežu meži esmu dārgām saitēm sviets. Šeit ir mana tēvu zeme, esmu dzīmis gaujma liets. Šeit ir mana tēvu zeme, esmu dzīmis gaujma liets. Svešās zemes esot jauki, daudz daigi, brīnumi. Augsti kalni, plaši lauki, greznām puķiem rotātī. Augsti kalni, plaši lauki, greznām puķiem rotātī. Bet kas svešās zemes salas, mana savu greznumu. Ja es šeit pie gaujas malas dzirdu Latviju valodu, ja es šeit pie gaujas malas dzirdu Latviju valodu, sveika gauja plūst tik naši, tur, kur baltā jūra iet. Gadu simteņiem, lai braši, Latviju tautā zeļ un zied. Gadu simteņiem, lai braši, Latviju tautā zeļ un zied. Tik pie gaujas, tik pie gaujas, tik pie gaujas vēlos būt. Un uz augstās klinšu kraujas sevim līgā viņu gūt. Un uz augstās klinšu kraujas sevim līgā viņu gūt.
Latviets esmu, latviets būšu, latviets mūžam palikšu. Un par savu tēvu zemi, savu galvu nolikšu. Un par savu tēvu zemi, savu galvu nolikšu. Es gribu piebilst, 19. septembris. Tā ir diena, kad pieminam mūsu zēnus. Oficiāli no 16 gadiem, bet arī no 14. 500 pieteicās brīvprātīgi gaisa izpalīgos. Un šodien notika piemiņas brīdis Brāļu kapos katru gadu šajā dienā. 5000 aizgāja brīvprātīgi. Vēl daudz iesauca 44. Lūk, viņi saprata, ka Latvija ir jāaizstāv. Un pat jaunākie, kuriem oficiāli nebija, un pat nebija ļauts, viņi noviltoja un visādi panāca, izlūdzās vecmāmiņu vecāku paraksts, lai varētu aizstāvēt savu tēvzemi. Un pavisam drīz Moras kaujas, kuras izšķīra Eiropas, Latvijas un daudzu tautu likteņus. Moras kaujas. Jā. Piemiņas būs septembra beigās, kur abrīno latviešu karavīrus daudzās zemēs un māca augstskolās viņu taktiku, viņu inteliģenci abrīno un spēku. Jā, to mums ir jāturpina, un to mēs arī turpinām. Un ar tādu domu mēs beidzām šīs dienas raidījumu Dzidravots, kurā piedalījās Dāris, Ingrīda, Jānis, Aldis un Ints, un mēs visi kopīgi šo stundu pavadījām tādā zīmē un tādā redzējumā un izjūtā, kas tad īsti mums ir Latvija. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums, mīļās klausītājs un klausītāji. Raidījumu Dzidravots jūs varat dzirdēt ceturtdienās 16:00, ar atkārtojumu svētdienās 15:30. Uz redzēšanos, uz tikšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Visu to labāko jums! Lai plaukst Latvija! Visu labu, veiksmi uz visām kantēm un lustīgu prātu!